Bet viņš viens paņēma bumbu, skrientēt uz grozu, neviens nav priekšā. Viņš apstājās un met tālu. Un es viņam saku, kādu, vai tev nav neviens priekšā, tu vari droši aiziet no apakšiem. Viņš saka, nē, man patīk tos tālos mest labāk. Es saku, neskaties tos tāli video tik daudz, lūdzu. Vai tu zini to sajūtu? Tā ir uzvara, un uzvara sākas ar drosmi. Ienāc BetSafe un sajūti uzvaras garšu. Esiet sveicināti bufetē. Dzīve man izmācījos, ka drošāk bez gariem ievadvārdiem, tāpēc šodien īsi un konkrēti. Pirms pāris nedēļām, kad ļoti svarīga spēle gaidīja Latvijas sieviešu basketbola izlasi šeit, pie šī galda. Viesakrēslā sēdēja izlases kapteine Anete Steinberga, un viss beidzās ļoti labi. Saruna bija forša, komanda uzvarēja, un pašai Anetē bija reāli monstrāla spēle. Šonedēļ jau no Eiropas ciklu uzsāk Latvijas vīri, un jūs jau sapratāt. Jānis Janšovics, JJ no manis pa labi, kā vienmēr sēž, bet pa kreisi viesakrēslā varenas basketbola ģimenes pārstāvis, Eirolīgas un NBA ūdeņus izkuģojušais VF kluba un Latvijas izlases kapteinis Dairis Bērtāns šodien tic, lai mums sveiks, Dairi. Prieks tev redzēt. Klau, jāsāka jokaini jautājumi. Mazlietiņa, cik bieži tev karjerā gadījies, ka jāsāk kvalifikācijas turnīrs kaut kam tu jau esi kvalificējies? Es domāju, ka šī ir pirmā reize. Jā, tas īstenībā tāds interesants lēmums. No vienas puses, kā spēlē izlasē un kā gatavojies Eiropas čempionātam, pašā laikā tu jau zini, ka tu esi iekšā. Tas spēles varbūt, protams, ka viņas būs svarīgas un cīnīsimies par uzvaru katrā spēlē, bet tajā pašā laikā es domāju, ka šī ir arī iespēja kaut kur jau vairāk mēģināt izmantot kādus jaunus spēlētājus iesaistīt varbūt. Ja tas rezultāts beigās nav tik svarīgs, cik viņš būtu, ja būtu realitātē jākvalificējās. Es jautājums, cik kā sportistam vispār ir noskaņoties tā, ka 100% jāiet un jāsaplēš. Izlasē šobrīd nav vispār nekāda problēma noskaņoties vienalga, vai tā ir pārbaudas spēle, vai tā ir atlases spēle. Tā kā es domāju, kaut kur citur būtu grūtāk, bet izlasē šobrīd, es domāju, ka ne man, nevienam citam nebūs problēmas noskaņoties. Man ir tā, ka nosaukt šīs spēles. Oficiāli Latvija piedalās kvalifikācijas turnīrā. Attiecībā uz Latvijas spēlēm par kvalifikācijas spēlēm īsti neteikšu, jo Latvija ir kvalificējusies. Bet jums iepriekšējais kvalifikācijas cikls tikai viens zaudējums. Būtu jāmēģina atkārtot. Jāturpina, protams, kā mēs jau esam par to runājuši, ka tā latiņa ir uzstādīta ļoti augstu un tagad vienkārši nedrīkst nolaist viņu apakaļ zemāk. Būs daudz jāstrādā, jo tagad es domāju, ka būs daudz grūtāk noturēt viņu tur nekā varbūt aizsniegties līdz tam. Tas ir tā kā, kārslecējs, ja tu esi olimpiādē uzlecis 6.20, tad tu nevari atbraukt rajonu mačos un pa 5.40, tad neviens nebūs laimīgs un priecīgs. Es domāju, ka pats arī nebūs priecīgs. Jūs par godu Rikijs Rubio atgriezies pēc savām problēmām. Ļoti labi. Redzēsim, cik viņš būs gatavs vai negatavs spēlēt. Bet es domāju, gan man, gan visiem pārējiem spēlētājiem ir noteikti prieks par to, ka komandas ir labākajos sastāvos. Šogad arī Eirolīgas spēlētāji var pievienoties. Tas mūs tikai priecē. Klausies, mēs vēl parunāsim par treneru Luku Bankī. Cik labs, cik slikts un tā tālāk. Bet es saku, ka ne tikai basketbols ar prieku izlasē. Es paskatos Eirolīgas tabulā, es paskatos pēdējās 4 spēles, 3 zaudējumu un rezultātu pret Barsu, -27. Jā, Luka Bankī arī priecīgs atbraukt, man liekas, ka ieraudzīt jūs, kā jūs izpildat, kā jūs spēlējat. Jā, viņiem tas pēdējais tāds nogrieziens nav aizgājis. Domāju, ka tur bija traumas un vēl šis tas to ir pabojājis. To varbūt sezonas sākumu, to iespaidīgo, ko varbūt neviens no viņiem negaidīja. Bet es domāju, ka viņiem arī šī situācijā, gan Lukam, gan pārējiem spēlētājiem, varbūt tieši labi ir tā pauzīt, aizbraukt uz savām izlasēm, kaut kādas svaigas emocijas dabūt, un tad jau būtu gatavi atkal klubos spēlēt sezonas izšķirošās spēles. Kādu tu kā kapteinis tu skaties uz komandu, kas tev ir? Līdzutēji zina, mums ir 5. vieta pasaulē, mēs tad visi plēšam, Spāņus vienreiz saplēsām, saplēsīsim otrais. Kas ir tas, ko tu redzi šai
komandā šajā sastāvā, kas ir tagad pēc tādas pauzītes sapulcējies. Nu, kā mēs bišķi skaitījām, pirms ieslēgt kameras sanāk 7 uzvārdi, kas ir no pasaules kausa. Ir jaunas sejas, ir vecas sejas. Kā tev patīk tas Rosals, kas ir izveidojis šogad? Principā jaunas, tā pavisam jaunas ir tikai šobrīd 15. laikam, es teiktu, tikai Roberts Lūms klāt. Pārējie visi ir kaut kad vairāk vai mazāk jau spēlējuši izlasē. Tas kodols, es domāju, no tā pasaules kausa tas ir labi. Atpakaļ Lomiks beidzot, kurš domāju, ka būs nogribējies spēlēt izlasē. Tā kā, nezinu, man patīk. Es domāju, ka nekas baigi daudz nav mainījies un tādā pašā garā arī turpināsim. Tad, kad tu ar Vefu paņēmi šajā reizē pirmo trofeju, Lomiks tur studijā likās, teica, ka viņš sestdien jau iet uz treniņu, viņš jau trenētos, viņš jau to Latvijas kreklu jau mestu bumbu grozā. Viņš noteikti ir gatavs. Kā Roberta pieminēja, tikko tavs komandas biedrs, debitants šajā sasaukumā, tas tāds, kā tu redzi, avansiņš vai tomēr nav doma bez uguns, jo tomēr 18 gadi ir vecums, kad baigi, tā visi nedebitē lielajā izlasē. Jā, bet es domāju, kaut kādā brīdī var būt avansiņš, bet arī ar skatu nākotnē. Mēs paskatāmies, kā viņš spēlē Latvijas-Igaunijas līgā. Vienalga 18 gadu vai ne, vienalga pret stiprām vai netik stiprām komandām, bet tie punkti, tie paši 40 tajā spēlē, tie ir jāiemet. Daudz ko var teikt, ka tas jau ir par pēdējo vietu, bet tas nenozīmē, ka tas ir tik viegli izdarāms. Es domāju, ka viņš ar savu spēli šo sezonu ir nopelnījis vismaz iespēju būt šeit. Tu kā kapteinis, cik tur rokas pulsu, ņemot vērā, ka nav šī sastāvā, mēs zinām, kuri nav un kāpēc nav, bet nav arī Artūrs Žagars. Tajā brīdī, kad viņš notraumējās, domāju, tur pusē Latvija stīvas kājas palika, mēģinot reiķinot, kas un kā tagad notiks. It kā tās ziņas ir labākas, izskatās labāk nekā bija. Kas ir tas, ko tu zini, kad tu esi viņu sazinājies vai kad viņš tēmēja atpakaļ un kādā garstāvoklī? Es domāju, ka viņi nedzen neviens tagad un nemēģina neko sasteigt, jo tas nav vispār vajadzīgs. Tas var ilgtermiņā noteikti atspēlēties tikai sliktā ziņā. Bet, pirmkārt, kā tu teici, bija žēl, ka viņš tik ātri notraumējās. Var teikt uzreiz, kā sākās sezona, jo pēc tāda pasaules kausa. Es domāju, ka viņš arī bija pelnījis beidzot normālu sezonu nospēlēt un turpināt rādīt to, ko viņš var izdarīt laukumā. Bet tā kā man liekas, viņš jau ir gājis cauri tām lietām, tā kā viņš zina, ko sagaidīt. Un ceram, ka vienkārši viņš būs gatavs tad, kad mums viņu vajadzēs. Ir sanācis aprunāties kaut pēc... Tik konkrēti, nē. Klausies, tev Džakartā un Manilā nežēlīgi ātri beidzās. Tu arī dabūji piedzīvot to, ko tas tagad Artūrs sēž malā. Bet būs enerģija Rīgas fināla turnīrā. Protams. Tā arī sanāca īstenībā. Tas pasaules kausa beidzās. Tā īsti pat nesācies. Kas sliktākais tajā visā, kas bija ļoti, ļoti labā formā tajā brīdī. 6 trīspunktnieki pret Libānu. Un pēc tam pret Franciju arī, cik es tur 5 minūtēs, man liekas, paspēju iemest tā 8. Tā sajūta bija tāda, ka viens nevar aizmest garām. Dodiet bumbu tikai. Nezinu, kāpēc tā ir, bet ļoti bieži tajās situācijās, kad tu esi vislabākajā formā, tad arī kaut kas notiek. Bet, Visi cipari, tu esi pats izstāstījis intervijās, mēs par cipariem visu zinām. Es par to pašu no cita rakursa. Tavs tētis Dainis teica, ka iepriekšējos 2 ciklos no tevis par to, kas notiek izlasē, pušplēstu vārdu nevarēja dabūt ārā. Un tad atnāca Luka Banki un tētis Dainis un mamma Dina. Zina, kas notiek treniņos, kam iet, kam neiet. Tur jau tas esot parādījis taviem vecākiem, ka tur ir cita atmosfēra. Man vispār pieņems, es jau no bērnības, un tētis to ļoti labi zina. Par treneriem un komandas biedriem nekad neko sliktu nevienam. Vienalga, lai vai kā ies, bet es neteikšu. Ja būs kaut kas labs, ko teikt, to es pateikšu, bet sliktas lietas es neteikšu. Viņi paši to man ir iemācījuši. Tāpēc tas bija nosaucams par tumšāku laiku, bet pilnīgi piekrīt, un pat es ar Dainu un Dinu runājot. Un tad vienkārši gaišs laiks šobrīd Latvijas izlasē, treniņos, ciparos, sniegumā, attieksmē, sejās jums.
laukuma malā, gan tiem, kas spēlē, gan tie, kas nespēlē, labs, patīkams laiks. Nu, jā, tā ir. To var redzēt. Pastāstīt to no malas var redzēt. Un es nezinu, kas varbūt ar Lukas ienākšanu bišķiņ tā arī kopējā komunikācija ir pamainījusies gan iekšā, gan arī uz āru. Un, jā, es nezinu, ko piebilst. Nu, viss, kā tu teici, ir super pozitīvi šobrīd. Ir vēl viena nianse. Vai tu zini to sajūtu? Tā ir uzvara. Un uzvara sākas ar drosmi. Ienāc BetSafe un sajūti uzvaras garšu. Lai kam paprasītu pa vidu, teiksim tā, pirms 2-3 gadiem, vispār mums šāva pa pirkstiem, ja uzrakstīja vai pateica, ka kaut ko par neuzvarētāju mentalitāti. Bet ieskaitot tevi atzīst, ka tagad, arī tu esi intervijās teicis, ka tagad paskatieties mums, vai tas viens zaudējums vai Manilas Džakarta spēles. Nezinu, kas bija agrāk, bet tagad ar to mentalitāti viss labi. Jā, acīm redzot, tas ir tas treneru pirksts. Nezinu, man liekas, tas arī kaut kas, ko treneri nevar iemācīties. Arī viņam vai nu ir iekšā, vai nav. Tas uzvarēt spēles beigas. Ja līdz tam mums tā bija problēma, tiem pašiem spēlētājiem, tā kā, es šaubos, ka pēkšņi arī spēlētāji palika no zaudētāja mentalitātes, pēkšņi ieguva uzvarētāja mentalitāti. Nē, tas acīm redzot, visiem iekšā bija tā mentalitāte. Vienkārši viņu vajadzēja ārā dabūt. Un lūkam, tas pagaidām izdodās. Tā mentalitāte tev arī, atkal jau arī tu pats esi teicis, no mūsu 12-nieka bez medaļām vai cīņas par medaļām no 12 bija tikai viens Aigars Šķēle, kurš arī īsti nebija jauniešu izlasējis. Un tev bez klubu tituliem arī skaidrs, ka U18 medaļa un bronza, tur viss savijās ar brāli kopā, jums daudz kas ir gājis paralēli. Bet vai emocionālākais brīdis tavā spēlētāja karjerā bija tie brīži pie brīvības pieminekļa? Viennozīmīgi. Tas vispār ir uzvarēts, ir izcīnīts tituli gan Latvijā, gan ārzemēs, bet tas, ko mēs ar Latvijas izlasi piedzīvojām, pirmkārt jau Džakartā, otrkārt atbraucot mājās, ko neviens no mums negaidīja, tas viennozīmīgi pārliecinoši, emocionālākais brīdis manā karjerā. Klausies, un sākums tiem medaļām pirms gandrīz 17 gadiem, vai tu atceries? Madridē turnīrs, 14 punkti, 4 trīnīši, tavs labākais vai viens no labākajiem draugiem Jānis Strēlnieks izšķirošais metiens, un mūsu mīļā Lietuva 4. vietā, un Dairim Bērtānam ar Latvijas izlases bronza. Tas bija, protams, ka es atceros, tas tāds viens no pirmajiem lielajiem panākumiem vispār, gan pašam, gan arī Latvijas basketbolā. Tā bija pirmā medaļa jauniešiem tieši. Man liekas, ka meitenes jau bija vinējušas pirms tam, ja nemaldos, bet tieši džekiem, jā. Un, teicu, uzvarēt Lietuvu, tas vēl patīkamāk, jo tajā vasarā mēs diezgan daudz pārbaudas spēles spēlējām ar viņiem. Mēs tikai vienu reizi vinējām, pārējās viņums tur vairāk vai mazāk, bet brauc pāri. Un tāpēc tas arī bija īpaši saldi. Tagad jau mēs lietuvieši biežāk vinējam. Tagad pēdējā laikā tā sanāk, jā. Man liekas, ka tas ir šobrīd diezgan izlīdzinājies, tas līmenis. Viņi nav vairs nedominē tā, kā tas bija kādreiz. Kaut kā ar Jāni. Mēs tikko pieminējām Jānis Strēlnieku izšķirošo metienu. Viņš arī ir tajā paplašinātajā sarakstā. Tagad tikko mēs redzam, ir pamainījis valstis. Par viņu varbūt tu zini vairāk nekā par Artūru. Es zinu. Jānkam ir trauma neliela, kas īstenībā bija iemesls, kāpēc viņam bija jābrauc prom no Itālijas, jo viņi reāli neļāva viņam izārstēt. Viņi lika spēlēt, pat riskējot notraumēties vēl vairāk. Un, tas arī bija galvenais iemesls, kāpēc viņš teica, ka tādā komandā, kur nerespektē spēlētāju un veselību, tad viņam nav pa ceļam. Bet šobrīd es domāju, ka viņam nav nekas trāks, bet tagad šī nedēļa, kamēr viņš mājās, viņš izmantos, lai sadziedētu, izārstētos un tad jau braukt uz jauno komandu. Izlases kraklā redzēsim vēl kādreiz. Kādreiz? Noteikti redzēsim. Nav tā, ka viņš ir pilnībā pārliecināts. Noparkojies. Nē, bet to es esmu pilnīgi pārliecināts, ka Jānkam vēl būs ar veselību viss kārtībā, viņš spēlēs. Tu pusolīt atpakaļ tie dzīves liekloši ne tikai ar Dāvi. Simboliskajā piecniekā Madridē U18 Trikijs Rubio, ko mēs jau pieminējām. Tur 2, ja nekļūdos, ir palikuši bez NBA pieraksta.
Rikas Rubio skaidrs, Kostas Kufus arī. Nu, un Mačvans un tāds, francūzis Edvins Džeksons. Viņiem atkal diezgan labas karjeras Eiropā izveidojās. Tā kā mēs uz to tā gada to piecinieku apskatāmies, tad, man īstenībā pat tajā laikā man likās bišķi nereāli, kas es starp viņiem. Jo tur jau viss, gan Rubio jau bija tur, ACB jau debitējis un spēlēja, un tur... Un tie spēlētāji visi jau bija vairāk vai mazāk zināmi Eiropā. Un man likās, ka tas nekur tālāk pa Valmieru nebija spēlējis līdz tam. Ja, tā kā tas bija nedaudz nereāli, bet tas iedod tādu pārliecību tālākai karjerai, ka kur es varu būt starp šādiem džekiem, tad laikam virziens ir pareizais. Un pēc 3 gadiem Dāvis. Un Dāvis simboliskā pieciniekā ir Jona Valančū. Ar Pelikānu. Ar Pelikānu šobrīd, tas, kad Valančūns tur bija simboliskā pieciniekā un būs MVP, tas, laikam, es domāju, ka nevienam nebija pārsteigums. Par Dāvi runāt, viņam arī bija drusku citādāka situācija, jo tajā laikā jau par viņu bija interesi no NBA skautiem, tā kā viņam vienkārši nācās apliecināt to, ka viņš, ka tā interese ir patiesa un atbilst tam, tādā ziņā. Bet mēs tieši par to runājam, kad interesanti sanāca, ka pēc 3 gadiem viņi arī U18 bronza, Dāvs pieciniekā. Jā, un tā Ņūorleāna sanāk tāda bišķiņš jums tur saistvielas starp abiem. Var teikt, ka tās 12 spēles Ņūorleānā ir tavs, jau emocionāli noskaidrojām, emocionālākais brīdis ir pie brīvības pieminekļa, tad sportiski tas ir augstākais punkts, kā pēc visiem priekšrakstiem pienāktos. Noteikti. Mēs pirms tam runājām par NBA un to, par ko tas šobrīd pārvērties, bet nevar noliegt to, ka tur talanta ziņā ir paši labākie spēlētāji. Un, protams, vismaz man vienmēr tā ir bijis, ka es labāk esmu, tas teiciens, nezinu, ne pirmais ciemā, bet labāk, nezinu, pēdējais pilsētā, piemēram. Un, tas tāpatās ir augstāk. Un tas noteikti, ka no karjeras viedokļa tas ir lielākais sasniegums. Var teikt, ka Zajants Viljams ir liels iemesls, kāpēc tās bija tikai 12 spēles? Vai? Jā, cik man ir informācija, tas ir galvenais iemesls, kad tas, ka viņi dabūja to pirmo draft piku. Īsti viņi necerēja, tur tā iespēja nebija tik liela. Un pēc sezonas, prom braucot, mēs jau novienojāmies, ka es braukšu vasarā atpakaļ strādāšu. Tomēr bija lietas, pie kā jāpiestrādā tieši NBA sakarā, tas basīts ir nedaudz citādāks. Un pēc tam jau, kad viņi dabūja draftu pirmo piku, tad jau bija skaidrs, un tad tā arī viņi pēc tam darīja zinām, ka viņi ies citu virzienu. Interesanti, ko prasīja. Kas ir tas, ko no Eirolīgas līmeņa, augstākā līmeņa aizsarga prasīja NBA, ko vajadzētu mainīt, lai tu būtu tur iedarētos? Pirmkārt, tas, kā atbrīvoties, kā tikt pie metiena, jo tur tomēr, lai vai kā tā... Es tev nepalīdzēs. Nepalīdzēs, un tev pašam ir jāzina, kā no tā aizsarga tikt vaļā varbūt un atrast sev tās situācijas. Tur īsti nebūs tā, ka tev, uznāk šūters laukumā, viņam tagad, 3-4 bloki pēc kārtas, un vēl, lai tikai dabūtu to metienu. Tās lietas noteikti arī pie tā, ka tālāk tā līnija, sevišķi sākumā, tas... Jūt reāli tos centimetrus. Protams, ir sevišķi spot-up metienā jūt. Ja tie metieni izskrējienā, tur netik ļoti, bet spot-upā, un tāpēc arī visu to laiku, kamēr tur bija, īsumā metu vēl daudz tālāk aiz tās līnijas, lai pavisam tāls tos metienus, lai dabūtu to sajūtu pēc tam, kāda ir no tās līnijas. Bet nevienā no 12 spēlēm īsti tā arī nav skrita, laikam var teikt. Ok, pret Lakeriem tev pat 9 reizes izmeti, pat it kā nevarētu teikt, ka nebija iespēja. Bet... bet... Jautājums, kādi tie metieni? Tie metieni nebija tādi. Es viņus metu tikai tāpēc, ka man visi teica, ka jāmet pa grozu. Es aizbraucu tur, visi treneri un viss. Tāpēc treneris pēc tās spēles bija priecīgi. Mālēts labi spēles, kāda labi, es 2 no 9 iemetu. Nē, met galvenais pa grozu. Pusi no tiem metieniem, ko es tā kā normāli pareizi basīt spēlējot, noteikti nemest. Kā dot piespēli, meklēt kaut ko citu, bet tur tas nedarbojās tā. Tur, ja tu neuzmetīsi pat 50 metienu, tad pēc tam nezinu, kad tā bumba atnāks uz tevi. Visi darbojās tieši pēc tādas principā. Dāvs tā arī darbojās. Viņš ir, loģiski. Mums tas Eiropā skatās un šausminās. Tā kā viņš atvēl savus metienus žiteni, tad kā visiem acis ir liels, ko viņš dara, bet tur tas ir normāli.
Dāvija simboliskā piesniegt biedrs Valančūns uz Ņūorleānu 2 gadus pēc tevis, un tagad tur neviena nav vairs no tavu laiku basketbols. Tur nav vispār neviena tā komanda ir pārbūvēta. Un tas arī tas, ko viņi teica, ko viņi darīs. Bet šobrīd viņiem diezgan pat simpātiski tā komanda izstāsta. Viņi diezgan cik ir sanācis pastīties. Vai tu zini to sajūtu? Tā ir uzvara. Un uzvara sākas ar drosmi. Ienāc BetSafe un sajūti uzvaras garšu. Un tavs komandas biedrs Drew Holidays Bostonā tur rūpējās, lai Kristaps var par čempionu titulu. Ar gradzenu uz rokas. Jā, caur Milwaukee. Milwaukee, ar titulu, jā. Jā, bet tas nopietni, es, man liekas, neesmu redzējis labāku aizsardzības spēlētāju 1-uz-1, kāds ir vēl joprojām Drew Holidays. Ja viņš treniņos pārliecinājās? Jā, pārliecinājās gan es, gan spēlēs, teiksim, kur sevišķi, ja bija kaut kāds spēlētāji pretinieki, viņš tā kā personīgi uztvēra, ka, nē, šis Džeks neiemetīs, tad viņš arī neiemet. Viņš pat citreiz bumbu piedriblēt nevarēja, vai baidījās, vai vienkārši kādu sāc driblēt, tā tev viņa atņems. Un viņam, ja es nekļūdos, viņam nebija tā iesēdīsies, viņš vienkārši bija priekšā, viņš bija savā, tu viņam neaizgāja garām. Nē, viņš vienkārši, nezinu, tas saucās talants aizsardzībā. Tas nav kaut kāda tā izjūta, kur jābūt, kā jābūt. Nedaudz pat saprast, lasīt, ko spēlētājs uzbrukumā darīs, varbūt pat uzminēt brīžiem. Bet tās ir lietas, ko es domāju, ko arī nevar neiemācīsies, vai tev ir vai nav. Bostonā viņiem principā neprasa man, kurš ir labāks. Vēl viens tāds ir Deriks Vaits viņiem. Tā galīgi nav pēdējais aizsardzībā. Jā, bet Deriks Vaits, kā viņš ir izgājis Popovičs skolu. Jā, tur. Un to var arī redzēt, uzreiz kā spēlē. Aizsardzība viens, bet arī uzbrukumā, kā viņš spēlē, neko neforsējot. Bet vispār Bostonā arī man diezgan simpātiska komanda šogad. Ņemot vairāk, tur ir Kristaps, bet nē, viņiem ir, man liekas, ka viņiem viss vajadzīgais, lai viņi uzvarētu. Tabula rāda, ka viņi ir favorīti numur 1. Nevis tikai tāpēc, ka tur Latvijas spēlē, bet ko tu uzskatītu par viņu galvenajiem konkurentiem? Nezinu, austrumos, rietumos? Tajos pašos austrumos, tagad Milwaukee spēlē briesmīgi pēc treneru maiņas, cik ironiski tas nebūtu, bet nezinu, man liekas, ka tur vairāk rietumos jāstāsta, jo tie paši Lakers playoffos, jūs redzēsiet, viņi atkal tāpēc, kā pagājuši gadu, viņi tur caur play-iniem, man liekas, pat netiek iekšā un beigās gandrīz vinēja. Tā kā... Šogad to stipri dīvaino kausu vinnēja, tā teikt. Jā, bet tas arī, tā kā Lebrons, viņš, nezinu, gribēja pārslēdz ātrums, tad, kad un nezinu, kur viņam bija iespēja iet vēsturē, kāds, nezinu, tur pirmajam, viņš bija MVP, vai arī tajā kausā noteikti, to viņš gribēja, un tad viņš to arī izdarīja. Latvijā jau tev gan izsāk pasas datus prasīt, tur Lebronam neprasa. Viss spēlē. Es arī tās dopinga analīzes neprasa. Klausies, domāju, tur cita medicīna. Bet Šarlotā Dāvija pirmos iemestos 3 trīnīšus tu neredzēji, jo tev jāguļ. Es redzēju pēc tam Twitterī. Bet, nezinu, apsties varbūt daudz, bija tas, ko Šarlotē vajadzēja, jo nebija vēl šo sezonu 3 spēles pēc kārtas vinējuši. Tā kā nekur te visām mājām. 10 zaudējumi pirms tam. Jā, tā kā. Bet klausies, jums ģimenē gēnos ir neskatīties NBA basketbolu. Tavs teica ar mammu dabūja drusku paskatīties, kad pie tevis uz Darušafaku aizbrauc uz Stambulu. Tad jūs esat Dāvija San Antonio spēles pirmā spēle, jā, tā bija viņam pati pirmā spēle NBA, jā. Bet, es drīkst citēt Daini Bertānu, NBA Eiropas basketbolam ūdeni var pienest. Tas tā citējot. Tā es pat varu piekrist. Es jau teicu, pirms tam tas labi nevar apšaubīt tur talantu līmeni spēlētājiem, bet cevišķi pēdējā laikā tas basīts, nezinu, iet uz to, ka, nezinu, viņiem vieglāk laikam pārdot, ja ir tie 140, 150 punktu spēlē, un tur spēlētāji met 50, 60, 70 punktiem. Nezinu, man arī bieži paskatoties pat highlights, liekas, saprot, tie 70 punkti arī jāiemet, bet brīžiem liekas, ka tur īstenībā viens pat nemēģina nosakt to Dončiču. Labi, viņš ir super talantīgs, protams, viņš iemetīs, bet
Bet brīžiem tiešām tā sajūta rodās, ka tur pastaigājoties aizsardzībā, nu labi, iemetums mēs iemetīsim pretī. Tad... Playoffā pamainās. Playoffā pamainās, jā. Tam es piekrītu, playoffi sevišķi, ja tur, jo tālāk tās kārtas iet, jo vairāk, bet tur, jā, to var pastīties, bet regulārā sezona, nezinu, kur nespēlē Dāvs vai Kristaps, tas... Es nezinu, kam jānotiek, lai es ieslēgtu tagad vienkārši kaut kādu, nezinu, Detroitu pret Vašingtonu pieņemt un skatītos. Labi, Detroit, Vašingtona, Charlottes Hornets. Mums Žanis, kurš Pēners, kurš pie izlases klāt, tad zina, ka jutās tobrīd savainoties Kristaps Porziņš, bet arī zina, ka Dāvis Bertāns jutās. Tādā formā tur viss labi, sagaidīja to brīdi. Pirms sezonas pārbaudas spēles Dāvs uzspēlēja pat vairāk, tur bija 18 minūtes, 10, un Žans teica, viņš izstās ļoti labi. Likās arī, jā, kad spēlēs. Pēc pārliecības izlasē, pēc emocionāla pārliecība atguvis, ka, ja dos iespēju, tad vajadzētu būt. Jā, tas arī pietrūka, iespēju. Jo, es domāju, kā Dāvs tāds spēlētājs, viņam reāli vajag tikai iespēju. Ja viņš spēlēs, tad viņš arī iemetīs. Viņš to parādīs, ka tas procents lēma, kādā spēlē vairāk, kādā mazāk, bet tādā ilgākā griezumā, nezinu, 10 spēļu griezumā viņš tiks pie savām, kaut vai 15 minūtēm, viņš metīs 40 līdz 45% no strīdīšas neatkarīgi no nekā. Man Oklahoma, atzīšos, tāpat es pasakoju Basītiem līdzi, nepretendējot uz lielo ekspertu, bet tur jau nebija tikai Dāvis. Viņiem malā sēdēja praktiski visu laiku Serbs Pakuševskis, kurš 20 minūtes, manuprāt, 3 sezonas malā sēž divkārtējais Eirolīgas Final Four MVP Micičs. Kur arī aizmainīja, tāpēc viņš arī jau spēlē daudz un labi, jā. Bet pēc tās tabulas vietas Oklahomai arī pārmest. Nē, bet tas jau arī stāsta, ka kā viņi tur zaudētu un sūdīgi spēlēt, tad varētu teikt, ka rekur, ko es te nelēmu. Bet viņiem tā kā viss labi gāja, viņi uzvar, viņi ir top 1., 2. vietā konferencē. Tā kā no tā viedokļa viss darbojās, spēlētāji spēlē, tad var saprast, kāpēc tu neizmanto rotācijā tos spēlētājus, ko tu tā kā... negribu vienkārši sačakarēt to, kas strādā. Tā vajadzētu būt tādai dziļi riebīgai sajūtai, ka tu saproti, ka tu esi labā formā, ka tu varētu darīt, esi pārliecināts, bet pamazām saproti, ka tu esi liekas tajā konkrētā komandā. Ar tevi nerēķinās. Tev ir bijusi tāda, tev ir pašam sanācis kādreiz tā karjerā? Īsti nav tik ļoti salīdzinot, kā tas tagad ir. Tik ļoti, es gribētu teikt, tik ļoti, jā. Ka tev tāpat neizmanto īsti. Ir bijušas komandas, ir bijušas treneri, kas varbūt varētu spēlēt vairāk, bet nelaiž tik daudz, bet ne tā, noteikti. Tā kā, tas reāli arī mentāli prasa, Dāvs mentāli pietiekami spēcīgs, bet tas, arī viņam nav viegli, protams. Bet tu jūti, ka viņš arī nav tur baigi komfortā ar to, ka čeks ir ok. To var just, jā, tas ir to, ko mēs runājam. Labi, ok, tik pa 2 nedēļām atnāk īziņa, kad ir kontā papildinājies, bet kā man vēl tagad ir tie gadi īstie, kad jāspēlē un kad vēl gribās spēlēt, protams. Un tas loģiski, ka jebkuram sevi cienošam profesionālim nepietiek tikai ar to, ka kontā alga ienāk. Jā, bet lielais jautājums. Mums ir nesens piemērs hokejā, tas pats Teodors Bugars, kurš bija superīgā komandā, kur īsti netika laukumā, netika sastāvā, bet viņam ir Stanley Kauss. Jautājums tagad, te ir Dāvis, te ir Oklahoma, kas ir viena no tām, kas ar Bostonu var mēģināt konkurēt un varbūt pat pārsteigt un vinēt to titulu, bet tu tiec Charlottē, kas savukārt ir reāls skaitās pa lielam pagrabs, tā NBA. Ne pats, bet diezgan apakšas komanda. Kā izsvērt to? Es domāju, ka noteikti, ja viņš nebūtu aizmainīts un būtu līdz sezonas beigām, pieņemsim, Oklahoma vinnē čempionu titulu, tad es domāju, ka loģiski vienalga tu spēlē daudz vai maz, bet tas pats Bļugera variants. Domāju, ka ne viņš pārdzīvo vai kāds cits, ka viņam ir tas Stanley Kauss. Par to, es domāju, Dāvs noteikti būtu priecīgs, bet
Un arī nākotnē, tas tāpatās, es teicu pirms tam, kad visi grib spēlēt, bet tad nākamais, kad katrs sev cienošs profesionāls grib arī būt pēc iespējas labākā komandā un cīnīties par tituliem. Tā kā tā Charlotte, man liekas, šobrīd tas ir labi. Pēc nespēlēšanas tagad būt tur, spēlēt, bet nevar zināt, kas tur būs tālāk ar to līgumu nākamā sezonā, un viņam būs iespēja vienkārši kādu komandu viņi parakstīs ar kādu noteiktu lomu, bet kas jau kaut kur cīnās par kaut ko. Vai tu zini to sajūtu? Tā ir uzvara, un uzvara sākas ar drosmi. Ienāc BetSafe un sajūti uzvaras garšu. Tev ir tāda vīzija, vai vismaz, vīzija pat drīzāk, nojausma vai intuīcija par to, pusotrs gads ir palicis Dāvim līgumā, kur viņš sāk 25. gada rudeni, viņš sāk kurā pusē okeānam. Tu redzi, ka viņš tur viņš izkaplēs, viņš grib izkaplēt vēl, vai? Noteikti, mans padoms vai ieteikums, kad atpakaļ vienmēr atbrauks uz Eiropu. Tā kā, jāskatās, es jau teicu, ja 25. gadā ja tiešām ir, es domāju, ka viņš nedzīsies tikai pēc kaut kādas komandas, lai būtu tikai NBA, bet ja būs kaut kas interesants, tad noteikti. Bet domāju, ka arī pēc tam nākot uz Eiropu, tās opcijas būs diezgan daudz. Ko es pats pieredzēju pēc 12 spēlēm, man bija tā, ka tad varēja apmēram izvēlēties, kur iet. Jā. Pēc 12 spēlēm, tā kā pēc cik tur tās jau sezonas viņš ir nospēlējis, es domāju, ka tas Eiropā darbu viņš noteikti būs. Man liekas, ir vēl viena lieta šajā sezonā, pēdējos mēnešos tie piemēri. Tāds J.J. Rediks, kurš uz brīdi bija Kristapa Porziņa komandas biedrs Dallasā ar visu Luku Dončiču. Viņš ne pēdējais snaipers NBA vēsturē atsevišķos brīžos stāvēja stūrī, gaidīja bumbu, kā viņš pats saka. Varbūt iedeva, varbūt neiedeva, varbūt var uzmest, varbūt nevar uzmest. Un vēl viens tāds nepēdējais cilvēks NBA, kuram pirksti diezgan aizņemta gradzeniem, ir tāds Klejs Thompsons Golden State'ā, kurš jau vairs nav starta piecinieka spēlētājs. Bet tas viņam palīdzēja. Tas jā, nāca no beņķa. Tā kā tur ir tie piemēri, ne Dāvis pirmais, ne pēdējais no tiem periodiem. Cik strauji viss var sagriezties, tas pats Kristapa piemērs, man liekas, parādīja vēl pirms gada. Mēs sēdējām, runājām, ka īstenībā viņš ir Vašingtonā un īsti, kur viņi varētu ar viņu līgumu atļauties. Īsti jau nav, kur tad, tā arī viņš nobeigs to savu karjeru un īstenībā viss notiek šitā, un tu esi Bostonā, un tu esi līgas līderis un svarīgākais gandrīz spēlētājs. Tā vispār šobrīd izstāsta, ka viņš bija tas, kas Bostonai pietrūka, lai viņi varētu tā spēlēt. Tas formulējums ir, Teitums un Brauns pieņemsim labākie, bet ļoti daudz Kristaps sauc par svarīgāko. Protams, tas diezgan pat acīm redzami parādās. Bet par to varēs tā 100% runāt. Tikai, tiešām izdosies vinēt, jo viņi atkal kaut vai finālā zaudēs. Tas būs, jā. Bet Dāvi, viena komanda gaidīs vienmēr ar atpastām rokām. Latvijas izlase. Latvijas izlase noteikti. Tā kā, tuliņās jau šovasar. Klau, runājot par bezjēdzīgām kvalifikācijām. Par vienu mēs bišķiņ parunājām. Mums ir priekšā vēl olimpiskā kvalifikācija, par kuru mēs arī nevaram 100% droši būt, vai viņi būs jēdzīgi vai bezjēdzīgi, jo vai mēs būsim Parīzē vai nebūsim, vēl liels jautājums. Pacitēšu oktobrī, ko tu teici, ja tur ir Krievi, tad mūsu tur nav. Ja kvalificēsimies, mums kā sportistiem būs sāpīgi, ka nevaram tur piedalīties, bet ir lietas, kas stāv augstāk nekā sports. Nav tā, ka Latvijas kopējā pozīcija baigi iet citā virzienā šobrīd. Tā kā nav gluži tāda pati. Tas tev tā kā neizraisa mazliet mulsumu kaut kā? Jā, bet es pilnībā saprotu arī to, tā kā otru pusi vai vai citu viedokli, tā var teikt. Jo arī, kā sportistā, es pilnībā saprotu, ka visi, kas ir gatavojušies tos 4 gadus, ka tas tieši, varbūt cilvēkiem apkārt tas var nebūt tik svarīgi, ko viņš ir darījis tos 4 gadus, bet tieši tam pašam sportistam tas ir super svarīgi. Arī man tas ir svarīgi. Es cik gadu spēlēju basīti, baigi daudz, man viņi vairs nav palikuši. Un šī man ir, es nepārspīlēšu, teikšu, ka vienīgā pēdējā iespēja aizbraukt uz Olimpiādu, un es ļoti gribētu to izdarīt. Tā kā es
Bet ir lietas, kas stāv augstāk nekā sports, teica Dairis Bērtāns. Tieši tā, nu. Un tas ir, man nenormāli nepatīk, ka mēs esam nostādīti tādā situācijā. Nu, normālā pasaulē nebūtu jāizvēlās cilvēkiem, braukt uz olimpiādu vai, atbalstīt valsti, kur slepkavo cilvēks. Un tam nebūtu jānotiek. Un ņemot vērā, ka tas ir, tur 6 džudistu vai kaut kādu cilvēku dēļ, kas pilnībā nesaprotam, kāpēc vispār, kāpēc tas vajadzīgs. Nezinu, kam tas ir vajadzīgs. Es gribētu tev drusku palīdzēt, jo tas, man liekas, ka pēdējā pusotrā mēnesī nav izskanējis. Arī man ir jautājuši, un es esmu teicis, ka es gribētu sagaidīt vispirms, ko Ukraina darīs. Jo nevis es īsti nosaku, kur Krieviem startēt vai nestartēt, bet ja man ir prasījuši, es neesmu basketbolists, lai Ukraina pasaka savu viedokli. Tas var būt rādītājs, jo pati Ukraina brauc, to akceptē un brauc, tad no mūsu puses, es domāju, ka mūsu pienākums būtu, ja Ukraiņa nebrauc, solidarizēties ar viņiem. Tas arī jau citādāk nekā tagad pieņemt lēmumu bez Ukraiņa. Ja Ukraiņa brauc, tad es atgriežos pie tā, ka par to vispār nebūtu jārunā. Tā kā pašā saknē, pašā pamatā. Tas ir tik ļoti absurdi. Es tiešām saprastu, ja tur būtu kaut kāds. Es neredzu nekādu ieguvumu Olimpiskai komitejai starptautiskai. Ko tieši viņi iegūst? Ieguvumu es redzu. Tā kā tu teici, ka Dāvim reizi 2 nedēļās, ko ierauga Dāvis tur, kur paskatās kontā, es domāju, ka viņi redz. Es noteikti neesmu tik dziļi pētījis tās. Kaut kam tur ir jābūt apakšā, lai tur būtu tie lēmumi. Tādi noteikti. Zini, kā man ir to, ko dara Ķīna vai Indija, nemāku pateikt no viņu skatu punktu, no Delī, no Pekinas un tā tālāk. Bet no Parīzes skatu punktu man absurdi ir tas, kad vai tie ir ātomieroči, tev visu laiku žvadzina. Tev tikai saka, vai pēc 5 gadiem varētu, vai pa vienu pusīti, vai caur Latviju uzbrukt Eiropai. Un tad tu viņus aicini. Noslaucīsim un tai pašā laikā. Jo viņiem ir citādāk. Kaut kur, būsim godīgi, tad, kad realitāte ir tāda, ja kāds aiziet bojā Āfrikā, vai Dienvidamerikā, tas mums ir tālāk. Un līdz ar to Ķīna un Indija varbūt citādāk skatās. Bet tajā Parīzē viņi draud uzbrukt. Tad tieši tāpatās, es saku, man reāli nav ko teikt par visu to, jo tā ir lieta, par ko vispār nemaz nebūtu jābūt diskusijai, nemaz nebūtu par to jārunā. Tur, ar tādu veselo saprātu tur visam būtu jābūt kārtībā, bet nav, diemžēl. Klau, tu jau pats sāki to sarunu par to, ka jau tev nav tik daudz gadi ir sakrājušies un tā tālāk, bet ir tā, ka tu... Sorry, es tev pārtraucu, runājot par gadu, varbūt vēl nav tik daudz, bet tas noskrējiens ir sakrājies. Tas tā kā mašīnai, jo tu bieži arī varbūt izvēlēsies bišķiņu vecāku mašīnu, kur tas nobraukums ir krietni mazāks nekā jaunu, kur tur 300,000 spidometrā pieņemsim. Tas ir tas, kas sakrājies. Bet, gribās to vienu tādu turnīru lielo, kurā tu ne tā kā kausā, ka tev ir jāsēž malā un tas jāpārdzīvo viss, bet tā kā tu esi laukumā, ir tas. Jā. Protams, gribās. Tagad izcilā variantā Olimpiāda un izcilā variantā abi. Bet es saprotu arī to, ka mums jaunie spēlētāji aug un spēlē labi un ļoti labi. Un es saprotu, ka arī man tā loma laukumā ar katru gadu būs mazāk. Bet jā, bet šis pasaules kauss pierādīja, ka arī nesot laukumā var palīdzēt komandai. Ir starpība, teiksim, kā Jānam Blūmam vai Kristupam Jančenokam, kas bija tā kā līdzīgi kā jūs ar Janku Strelnieku, teiksim, no iepriekšējiem metienam, teiksim, tā izlases. Viņiem nācās aiziet bez tās foršās sajūtas, kas ir,
Kaut vai 5. vietā pasaules kausā. Vai... Jā, viņiem atkal pēdējais čempionāts bija arī labs čempionāts, Eiropas čempionāts, kur ja mēs bijuši pafilozofējam, tad varēja arī viņam sanākt skaistāks tās beigas izlasē. Bet, tāpēc gribās droši vien pašiem, pašiem sanākt, protams, tas nevis gribās, varētu sanākt, bet lai sanāk. Protams, gribās, jo pasaules kausa 5. vieta, bet gribās kaut ko taustām arī no tā visa. Tā kā, tas noteikti būtu skaisti. Tieši tā, esmu milzīgs prieks par viņiem. Tas pats Kaspars Daugaviņš, cik gadus ir spēlējis izlasē. Un vienkārši ar to vienu viņš bija pelnījis. Un tur vēl virkni citu spēlētāju, protams, viņi pelnījuši uzlikt to medaļu kaklā. Vai tu zini to sajūtu? Tā ir uzvara. Un uzvara sākas ar drosmi. Ienāc BetSafe un sajūti uzvaras garšu. No basketbola izlases, no spēlētāju pozīcijām iespējams to nevar saprast, cik Latvijas basketbola visa saime fani līdzjutēji var būt priecīgi un teikt paldies Lukam Bankī, ka mēs par to varam runāt. Piedod, mums sapņos nerādījās. Ja pirms Lukī Bankī kāds no Latvijas basketbolistiem runātu kaut ko tādu, ko tu tikko pateici, tad termometru iedotu labākajā gadījumā. Izmēri temperatūru un izdomā, pie kura doktora aiziet. Domāt, ka pie galvas doktora jāiet. Un tagad mēs varam skatīties uz FIBA rangiem, un lietuvieši var domāt, kāpēc viņi ir, ko saskaita punktus. Var skatīties uz uzvaru ailītēm, kvalifikācijas turnīros, pasaules kausos un domāt. Ļoti labi sajūtas arī faniem, līdzjutējiem, žurnālistiem. Runāt, domāt tādā. Tas viss ir ļoti labi, bet tas negarantē neko vispār tālāk uz priekšu. Tā kā es jau esmu teicis arī, ka ļoti labi mums daudz spēles mēs vinējām, daudz galotnē, kur viņas varēja beigties. Tur nevis +1 pret Franciju, bet -1 pieņemsim. Un tad mēs pavisam citādāk runāt. Bet kas ir svarīgākais visu laiku, vismaz šobrīd vienkārši noturēties tajā starp top komandām, un katru reizi, kad ir turnīri lielie, tad spēlēt, jo tā paša Spānija, viņi vienkārši ir top komanda, bet vienā turnīrā viņi vinnē, un vienā viņi nevinnē. Bet viņi vienmēr ir tur. Bet vienā vinnē un vienā nevinnē. Un tad, kas ir svarīgākais, ir, es saku, būt ar tām top komandām un ar visām top komandām arī spēlēt un būt spēlē. Un tas ir sports, tas basketbols ir pilnīgi normāli, kad kādā turnīrā uzvarēs. Tur, nezinu, Francija ar +2, kādā Latvijā ar +2, bet vienkārši būt tur tajā topā. Tad būtu gataviem pagrābt. Tieši tā. Tā ir, bet matemātiski tas nav pareizi, un principā tu esi arī atbildējis uz šādu jautājumu. Džakartā un Manilā katrs basketbolists parādīs 105% no potenciāla. Sauc citiem vārdiem. Ko viņš... Tu esi atbildējis, ka tev nepārsteidz. Tev nepārsteidz Gražuļi, Žagari. Viņi rādīja to treniņos, bet viņi to rādīja treniņos. Un tur viņi izgāja un parādīja, iespējams, savās karjerās. Īpaši jaunie. Es domāju, ka kas bija tā kā svarīgais, jo viņi visi ir rādījuši to, ka viņi var spēlēt. Kāds vienā spēlē, kāds citā. Kas bija tā kā svarīgākais? Džakartā un Manilā tas bija stabili katru spēli. Mums bija tie džeki, tie spēlētāji, ko te nosauc gan Žagars, gan Gražuls, gan Šmits, gan Dāvis. Protams, un katrs viss darīja to, ko viņi dara, bet stabili katru spēli. Un tā stabilitāte noteikti tas, kas arī palīdzēja. Rodionu nevar nepieminēt. Varbūt punktu ailītē varbūt to nevar redzēt, bet tas darbs, ko viņš izdarīja aizsardzībā, tas ir... Es Rodionu daudz maz nepieminēju, ka ar pietiekamu NBA karjeru ar pāri 30 spēlēm starta sastāvā. No viņa tā kā varētu prasīt. Bet tur vairāk mums ir bijis tā Latvijas izlasē. Piedod un palabo mani. Iznāk kāds rezervists. Līdzjutējiem drusku sažņotos sirds. Ir skaidrs, ka jāiedod atpūsties, un tev tās 2-3 minūtes. Un tagad, vai tas bija Strautiņš? Kāpēc? Rodions vienkārši bija viens no viņiem. Vai aizsardzība, viņš bija uzvaru iemesls, vispār nav jautājumu. Bet mums katrs, kas uznāca uz tām 2-3 minūtēm, tur arī bija salīdzinoši sirds mierīga. Jā, bet tas
tas ir, nezinu, tas liecina par to, ka tā ir laba komanda, ka arī lomas spēlētājs. Un katram tā loma ir jāpieņem. Jo pats Artūrs Strautiņš, viņš varbūt klubā spēlē 20-25 minūtes, bet saprot, ka izlasē nevar visus uzlaist uz tām minūtēm, ko visi ir klubos pieraduši spēlēt. Un ir jāmāk pieņemt to savu lomu un tajā savā laikā izdarīt maksimumu, izdarīt labi. Un es domāju, ka pilnībā visi spēlētāji, arī tie paši, gan Andžejs, gan Klaus, kas nespēlēja daudz, jo viņi tomēr ir tādi centri, mums pretī bija komandas, kur bija spēles, kur viņi vienkārši bija grūtāk izmantot, un tas basīts, ko spēlē šobrīd, diemžēl ir tāds, bet tās spēles, kur viņi iznāca, tā paša pēdējā pret Lietuvu, un Klaus nebija spēlējis visu turnīru, mēs pēc tam ar Valančūnu runājām, viņš saprata, ka tas bija viens no momentiem, kur viņš pirmajās jau minūtēs saprata, ka nē, ka tas šodien nebūs, ka viņš nebija gatavs. Ja Klāviņš viņam laikam tur divreiz bija ielicis normāli par rībām, viņš saprata, ka nē, viņš vienkārši, godīgi vienkārši padevās. Nē, šodien Valančūnam bija vienalga, viņiem bija 5. vai 6. vieta, mums nebija. Un turklāt, tu pieminēji Rodionu, ko mēs Ringmā nepieminējām. Ne tikai savainotie, kas mums bija, kas nespēlēja, vai netika komandā Tima, vai Strēlnieks, vai Lomašs, vai Porziņģis, bet arī noteikti tie džeki, kas gāja kvalifikācijas spēlēs. Tur vēl bija vesela rinda, kas ļāva tā kā mums. Protams, tas atkal ir Lukas nopelns, jo es šaubos, vai pie kāda cita trenera, kāds cits treneris vispār brīdī, ka mums tur bija arī traumas kvalifikācija, kurš paņem Tomu Leimanu un ielikt viņu spēlēt pamatā. Jā. Tā, vienkārši pirmā spēle izlasē. Un ne tikai ielikt pamatā, un Toms nekļūdos. Un spēlē svarīgākās minūtes pret Beļģiju, kas īstenībā bija pat tā otrā spēle mājās, tāds manā uztverē tāds pagrieziena punkts, super svarīga spēle. Un viņš beigās bija tas džeks, kas iemet sodiņus un reāli uzvarēja mums to spēli. Tā kā... Mēs varbūt atgriežamies pie līdzlošiem. Es bišķiņ galvā jau man saķērās tas viens lielais turnīrs, un tad gadu skaitu tev pieminējām. Mums te pirms 2 nedēļām tieši tā pašā krāslā Aneta Steinberga sēdēja sieviešu izlases kapteini. Tagad mēs secinām 3-4 gadu viņai, 3-4 gadu tev. Viņas vecāki satikās ārēšanā, tā vecāks satikās ārēšanā. Starp citu, viņas teica 1 gadu ar tavēju ar kopā ārējis. Jūs tā kādreiz kopā esat savilkuši to, ka jūs tādi divi pilnīgi ārētāji ģimenēs dzimst Latvijas izlases kapteini? Mēs to zinām. Es arī savā ģimenē bieži tā apspriežam, bet nezinu, kaut ko gēnos tas ir iedevis. Tā airēšana kaut kur ir palīdzējusi. Vienā komandā, gan otrā, vienaudži. Sakritības, jā. Labi, airēšana. Tur ir Steinbergu ģimene, tur arī brālis, māsa. Tu esot gandrīz par skeletonistu kļūsi. Es kad mēģināju, zinu kā, lai... Es arī tev teicu, tev viss jau ir pajautāts, bet es neatceros, vai ir kāds pajautājis par to, ka tu uz vēdera, uz krituļdēļa lejā pa kalnu uz galveno ielu, un tur mašīna, ja nekļūdos, knapi apstājās. Tas tev tāds highlights no tavas bērnības. Tas bija, man pašam tajā brīdī nelikās vispār, ka tur būtu kaut kas bīstams vai kaut kas bija tik tuvu, bet acīm redzot, tā sieviete, kas nobremzē, ir mums ģimenes draugi. Tā kā varbūt pat labi. un tad, viņi tikai stāstīja vecākiem. Tad, protams, ka es pēc tam dabūju dzirdēt un dabūju iekšā. Tas bija jocīgs, es ko dzīvot apnicis. Un es vēl tā kā nesvaru, domāju, ka nebija tas vispār nekad. Tā kā ir bijušas arī. Jā. Labi, bet tā, kad tu ar āboliem meķi pa mašīnām, tad tu saprati, par ko tu dabūji iekšā. Jau. Protams, bet tur daudz bija vainīgs. Viņš pa lēni skrēja, es būtu aizmacis viņu noķēru. Viņš bija mazāks, viņš netika līdz tā kā, tur. Labi, klausies tās paralēles, mēs tikko līdz Dāvim tikām. Diemžēl Latvijas futbola izlase ir zaudējusi ļoti nopietnu talantu, jo pārbraucot no Seviļas uz Rīgu, Daniels Bērtāns no futbola sekcijas pārgāja uz basketbolu. Ļoti labi, ka viņš to izdarīja. Tas patīk futbols? Nē, man patīk futbols. Tas ir Spānijā, man patīk futbols. Zin kā, tur jau Spānijā futbols ir numur 1. Noteikti. Sevišķi Seviļā, kur ir divas komandas. Tad
Loģiski, ka viņam tur klases biedri gāja, un viņš gribēja iet, un tad nebija nekāda problēma, kā lai iet, lai spēlē. Bet, kas bija man sāpīgākais, ka, kā lai es viņam vēl 6-gadīgam tajā laikā pasaku, ka tev nesanāk tik labi. Es nevaru to izdarīt, kā tēcis, es to nevaru izdarīt. Jā, un kā ja viņš tur spēlētu, viņam tur ir tik labi sanāk, es pat varbūt neko neteiktu, jā. Bet tad man kaut kā vajadzēja to, nezinu, diplomātiski nomainīt. Tad es sāku ar to, mēs teikt būsim Latvijā. Spānijā futbols ir ļoti labs. Latvijā pagaidām, basīts mums ir kur augt. Nenoniecinot nevienu futbolistu, protams, bet tā kā runāt par rezultātiem un tā tālāk. Vai tu zini to sajūtu? Tā ir uzvara, un uzvara sākas ar drosmi. Ienāc BetSafe un sajūti uzvaras garšu. Es saku, kur tev būs basīšu treniņi, varbūt ir aiziet pamēģināt. Un tad pēc pirmā treniņa viņš jau bija priecīgs. Viņš teica, jā, tēt, man patīk, man forši sanāk visu. Un es teicu, paldies, ļoti labi. Un kā izskatās? Tev ar profesionāļu Stop. Tā nedrīkst teikt. Nē. Neviens nevar pateikt, kurš labāks basketbolists Dāvis vai Dairis. Un nevar pateikt arī Daniels vai Dāvidas Otto. Bet tie, kas redz, saka, ka Otto būšot tāpat kā tēti drusku garāks par Danielu. Tā varētu būt. Tā vajadzētu būt. Bet tagad var par to Danielu. Tur vajadzēja to Danielu un Otto salīdzināt. Nezinu, vai drīkst šā te prasīt. Publiski būs jāpasaka. Vai sanāk? Nē, sanāk normāli. Sanāk daudz labāk nekā futbols. Bet, viņš jau var saskatījies, viņš tos visus highlights, video Dāvi visticamāk, jo viņš jau pamāz, viņš jau pamāz, viņiem nav tā kā, viņi nespēlē jaunatnes līgā, vai tur kaut kādi turnīri, un viņš pirms Ziemassvētkiem, man liekas, viņu uzaicināja, tur bija, man liekas, 3-3 spēlē uz abiem galiem, tāds nelīdz galam īsti basīts, bet viņi tā komanda bija gadu jaunāka par visiem pārējiem. Viņi reāli pirmo gadu tikai trenējās. To varēja redzēt, to starpību, ko tas gads dod. Bet viņš viens paņēma bumbu, skrientēt uz grozu, neviens nav priekšā. Viņš apstājās un met tālu. Un es viņam saku, vai tev nav neviens priekšā, tu vari droši aiziet no apakšiem. Viņš saka, nē, man patīk tos tālos mest labāk. Es saku, neskaties tos tālu video tik daudz, lūdzu. Labi, bet Mila un Ariela daislidošana? Es nezinu, tiešām. Vecvecāki teica, ka nē, bet dejošana patīk. Par tām slidām nezināju. Bet... Dejošana, ja gribēs būt sporti, es gan šaubos, šobrīd viņa tāda jau super meitenīga un māksliniece, bet ja gribēs sportot, noteikti palīdzēsim. Bet sieva gan man teica, ka viņai gribētos, lai tur arī dejo, lai tur tādas meitenīgas lietas dara. Tā Steinberga ģimene, viņai arī ļāva līdz 14 gadiem. Viņa tur zīmēja, dejot jau vispār, man liekas, ir palīdz attīstīt. Klau, bet huligāni tāda paša, kā jūs bijāt, vai tajā ziņā tas gēns ir mazliet laikmets cits un nebrauc? No sievām kaut kas nebrauc lejā, čaļi nebrauc lejā? Nē, vajadzēs redzēt, ka viņš tur kaut kur brauc, matas ir un palika. Viņš atbildētu tieši to pašu? Noteikti, protams, ka viņš atbildētu to pašu tādā ziņā, ka Bišķiņ citādāk. Mēs pat, ja Rūjien mēs varam pa pilsētu saukt, kaut kāda satiksme tur tāpatās ir, tad es dzīvoju mazā ciematiņā, kur mašīnas maz un ir, tad brauc uz 20, tā kā tādā ziņā, man mierīgāks iet, ka viņš tur iziet ārpus vārtiņiem. Labi, vēl par gēniem. Jums ar Dāvi ar matemātiku viss bija kārtībā. Tev arī ir vēl joprojām. Un Danielam pirmā klasīte. Arī liek tur jau vienu ar vienu saskaitīt. Viņš ir uz matemātikas olimpiādu izsaukts. Tā kā tur gēnu pārbaudu izturēt. Bet viņam atkal plusiņš tas, ka viņš jau pagājuši gadu gāja skolā Spānijā, un tur īstenībā bišķiņ priekšā. Viņš jau tā kā šitas viņam vairs nav jauns. Es domāju, ka tas viņam arī noteikti palīdz. Klau, ja mēs te par bērniem, mazbērniem sākam runāt, tas nozīmē, ka mēs paši baigi jaunie neesam. Tu jau ieminējies par to nolietojumu. Noskrējienu. Zin kā raķetēm, bet sevišķi tas noskrējiens ir bīstams. Nevelti tev tā iesauc droši vien tās īpašības, kas laukumā
Kur dēļ tev iesaucas? Tās ir tās, kas ar vecumu mēdz pazust, varbūt. Kur tu jūti to nodilu? Kuras detaļas dilst pirmās? Man locītavs liek manīt par sevi. Tās, kas visvairāk piedalās skriešanā, teiksim tā. Jūti, ka tā sāc iepalikt pats no savām, ko galvā neties līdzi. Protams, ir tie momenti, kad tu arī spēlē, gan treniņos mēģini izdarīt to, ko tu galvā kā es darīju. Visu laiku man saprot, ka tās kājas vairs neiet tik ātri. bet tas pieder pie lietas, un tāpēc, principā, visas karjeras laikā ir sanācis tā, ka ir jāpielāgojās pie gan dažādām lomām, gan arī šī kaut kādā veidā jāpamaina nedaudz tas spēles stils, lai varētu būt pēc iespējas efektīvāk. Tu esi teicis, ka tu pēc karjeras beigām netaisies veģetēt no iekrājumiem un noteikti turpinās kaut ko darīt, un visticamāk turpinās darīt arī basketbolā. Šī sezona VFA pēc sajūtām tevi tā kā attālina no šie brīži vai pietuviņ šiem brīdim? Tu saproti, ka tu esi tā kā tuvāk tām beigām vai īstenībā nē, šitajā līmenī es vēl rukāšu vēl 5 gadus vismaz? Es domāju, pat nav par līmeni runa šobrīd. Tāpēc, kad arī īstenībā sezonas laikā ir vairāk bijuši pat piedāvājumi braukt arī atpakaļ uz top līgām, bet es jau stāstīju, daudz tas moments, ka es vienkārši gribēju būt mājās. Ir iemesli, kāpēc tu šeit esi. Ir daudz iemeslu, jā, un es esmu priecīgs būt mājās. Un, par to spēlēšu, es saku, es tā baigi neplānoju, es tiešām skatījos pēc situācijas. Viens noteikti ir veselība, un otrs, lai vēl joprojām, ir prieks aiziet uz treniņu, ir prieks aiziet uz spēli, lai tas sagādā prieku, lai nav tā, ka, jau ir pa daudz, tad tas noteikti nav vajadzīgs. Bet kamēr tas sagādā prieku, noteikti trofejas, vienalga, lai vai kādā līmenī trofejas tam palīdz. Tādā ziņā varbūt VFS ir tā vieta, kur var paildzināt to emocionāli turpināt. Tu zini, cik gados Helmuts Balders debitēja NHL? Precīzi ne, viņš bija vecs. Nosacījās. Viņš bija ļoti 37 gadus jauns. Jā. Joprojām. Vecākais debitants. Lebronu mēs pieminējām, un lai kāds tas būtu tā pastaiga pa tiem NBA laukumiem, Stefans Karijs savos, ja nekļūdos, 35. Šo to var iemest. Nav pēdējais čalis, jā. Bet kaut kāds iestrādnes tu tā kā veids darīji tam, kas notiks tālāk. Es saprotu, ka tu esi FIBA kursus pabeidzis, spēlētāja, lifestyle mentors. Tu citi arī tikai spēlētāji, žurnālisti arī var pie mentori, ja vajadzēs, pieteikties tur. Tas gan vairāk par profesionālo, tieši tā kā basīšu vidē, bet arī žurnālistam var galvas. Ko nozīmē basīšu vidē? Kā spēlēt? Ja? Nē, vispār par tā īsumā tas ir par lēmumiem tur karjeras laikā, kā varbūt apvienot mācības ar spēlēšanu, ko es pats neesmu darījis, bet mācīt to var. Teorijā zini. Jā, visādas tādas lietas varbūt pat vairāk ārpus basketbola. Es vēl pagaidām mēģinu mācos būt mentors. Saprast, kur un kā to tā kā pielietot un pasniegt. Jā. Tev ir Anna Steinbergs telefona numurs? Viņa ar kaut ko telicis. Bet iedomājies tās paralēles. Viņa izgāja Francijā, viņa arī kursu, un viņa tas gan vairāk saistīts ar to, ko darīt spēlētājiem, sportistiem pēc karjeras beigām. Bet tur tik un tā atkal jums tur airēšanas. Tā arī viena uz to, ko un kā pareizi darīt. Brāļa Bertānu basketbola skola jau vairāk kā 3 gadi, vai ne? Jā. Vairāk kā 3 gadi. Kas ir izdarīts, ar ko tu visvairāk lepojies no tā, kas ir izdarīts? Nezinu. Izdarīts ir, kārt ir sakārtot tā visa tā skola, tā kā piramīda, jā, ir tā kā, sastrukturizēts viss, jā, ir izdarīts ir tas, ko mēs gribējām, kad nav tur grupai ar 30 bērniem, tikai viens treneris, ir katrā grupā vismaz 2. Izdarīts ir tas, ka jā, ir jau, teiksim, tā miedarbība starp skolu un klubu. Sanāk pat
caur LBL2 komandu, ja, kad tur principā ir... Viss virzās uz priekšu. Nav tā, ka Latvijas reālīs jums ir apsitušas atpakaļ rezultāti vajadzētu jums īstenībā diezgan Covids patraucēja. Tur tas gads bija tāds, grūts, teikšu nodīgi, mēs tieši tikko bijām sākuši un bija tāds reāli jāapstājās un jāgaida. Bet mēs gan skolā, gan arī tagad kluba valdē esot, mēs mēģinām pieņemt lēmumus un vispār skatīties ilgtermiņā, nevis tā kā ātri un uzreiz. Un mēs arī paši ļoti labi no savas pieredzes saprotam, ka tās lietas nenotiek ātri. Ir vajadzīgs laiks, vajadzīga pacietība, un tad viss būs labi. Nevis pēc gada 2 apstīties, mums te nekas nestrādā, un atkal kaut ko mainīt, kaut ko citu. Jā, tā kā. Bet jūs darat kaut ko citu laukums ceļat, es saprotu, arī ne tikai tur Valmierā, Rujanā, bet ar Siguldā uzcelāt. Jā, tas vairāk ir caur dāvi, caur NBA spēlētāju asociāciju, jo tur diezgan viņi labi atbalsta tādas projekts, jāsanāk, ka viņi, principā, vienmēr viņi pusi no tā visu nosēdz. Tā kā, tik, cik tu ieguldi, tik viņi iegulda pretī, jā, tā kā. Bet tur ar savu birokrātiju, tur, man liekas, ka dēls vēl līdz galam viss nav dabūjis to, ko viņam vajadzētu dabūt atpakaļ, jo tur tas, ar papīriem darbs arī nav jau jāapstājās tikai pie basketbola laukumiem. Ir citi sportisti, kas, es nezinu, golfa laukumums uzbūvēja, jo tur ir pagājušā gada jūlijā es dzirdēju, ka viens basketbolists esot pirmo reizi paņēmis nūjas rokā, un pēc tam pateica, ka pasauli iepazīšot jaunu golferi. Dairis Bērtāns, kā tu pēc tam vēlreiz kādu paņēmi? Golfa nūjas rokā. Vai tu zini to sajūtu? Tā ir uzvara. Un uzvara sākas ar drosmi. Ienāc BetSafe un sajūti uzvaras garšu. Un sākās izlases treniņi. bet es to neesmu. Bet man reāli iepazīstās. Mūs uzaicināja uz Ingmārs var parādīt. Uz labdarības turnīru Ukrainā, golfa turnīru. Un es viņam saku, es neesmu nekad dzīvē spēlējis. Viņš saka, tur būs kopā, kas māk, un tur tā sistēma arī būs, ka tagad es ar savu pārnieku, mēs abi uzsitam, un tad labāko bumbiņu katru reizi tikai spēlēt. Tā kā tur nevarēja baigi neko nočakarēt. Un es saku, man ritīgi iepatikās. Un man vēl tas viestura laukums, es tur parās blakām dzīvoju, es ar riteni aizbraucu uz turien caur mežiņu. Reāli blakus. Tas bija grūti. Un, tās man vēl nav. Un tad mēs novienojāmies, ka tagad pavasarī paliks labāks laiks, tad ar sievu kopā iesim, mēģināsim. Kas par draugu viņš var pamācīt? Viņš māk uzsist stipri un tālu. Viņš arī starp citu, viņš jau man sen teica, ka tev vajag iemācīties, tur braukt uz tiem turnīriem kaut kur. Es tā īsti nebiju līdz galam saprast to sportu, bet es sapratu. Svaigs, gaiss, daba, miers. Visu dienu ārā, jā. Es nezinu, kam ir saules. Es gan zinu, kuram ir dīķos, kuram ir kokos kāpts. Tev palika vēl kāds jautājums? Nepārtrauc man. Mēs droši vien varam, tagad mēs salikām sporta skolu, salikām bērnu audzināšanu. Es par balsīm gribēju pajautāt. Par koriem, par dziedāšanu. Jā, jautā. Tētim vai mammai, kam ir skaļāk balss? Runā skaļāk mamma ikdienā, bet tētim ir skaļāk balss. Tā, kad vajag, jā? Potenciāli. Es nezinu, vai tu esi redzējis. Es tiešām atbildot par saviem vārdiem teiktu, ka mums ir episks video Valmieras vidusskolas zālē. Dina jūt līdzi savam vīram Danim Bērtānam. Un Dina saka, ka par dēliem, viņa esot jau iemācījusies pareizāk just līdzi. Viņa adīja visu laiku. Viņa sēdēja stūrītī un adīja mūsu spēļu laikā. Jā, tas bija par balsīm. Tu droši vien neadīsi Daniela spēļu laikā. Tev ir skaidrs virziens. Inna adīs varbūt, vai nodarbosies ar savām stila lietām, kādas fotos. Virziens un ambīcijas ir skaidrs. Tas, kur tu stūrēsi tālāk. Skaidrāks par to, kā tev pamazām kļūst esot Latvijā, tu redzi. Kaut ko, kur tu sēdēsi pēc tiem 5 vai 10 gadiem. Vēl bez prezidents? Nē, man ir tāda pārliecība, to jau es arī jau rudenī teicu. Jūs jau to esat. Jā, es teicu, Jānis Freimans gatavojās intervijā, es teicu, pār man dziļu pārliecību var pajautāt viņam. Tas būtu viens variants. Tas man noteikti
Nezinu, man liekas, ka es redzu, ka tas ir kaut kas, kā es varētu turpināt palīdzēt Latvijas basketbolam un Jēkpilni. Es saprotu, ka tur atkal ir vairāk tā politiskā puse jāsaprot, jo tur nav tikai, labi, es zinu basketbolu, saprotu basketbols, tagad tieši un tur strādājuši. Tā kā mums pat ir bijuši tādi caur joku sarunas gan ar Kristapu Janičēnu, gan ar Ciprus Kasparu par to, ka viņi lēnām arī ir labprāt man apmācīt, bet parādīt, kā no tās puses tas viss darbojās. Tas ir viens. Tas, laikam, lai paliktu basketbolā, vismaz manā gadījumā, tas tāds loģiskākais virziens. Ne par treneri, ne par... Treneris jau te es negribētu būt treneris, tāpēc, ka treneri ir vēl mazāk mājās nekā spēlētāji. Nervu sistēma nolietojās vēl vairāk nekā saites. Noteikti. Un es pilnībā, jo godīgi, es pat nedaudz abrīnoju, nevis nedaudz, bet daudz abrīnoju trenerus, jo es nezinu, ko es izdarītu. Es, piemēram, pateiktu spēlētājiem, uzzīmēt, tagad tev jāiet šitien, jādara tas, un viņš aiziet un izdarīt pilnībā kaut ko citu. Es nestādos priekšā, es droši vien nekontrolētu sevi tajā brīdī. Dainis Bētāns pateikt Dāvim Bētānam ārā no treniņa. Viņš viņu izdarīja. Punkts. Jā, bet katru reizi arī nevar mest visus ārā. Tad domās, tur ir tā lieta, tur kaut kā jāatrod būt, bet tas būtu man pagrūti, jā. Labi, es domāju, ka Raimonds Vējons var neuztraukties. Tas krēsls pagaidām vēl ir drošībā, jo Dairim vēl bišķiņš šis tas darāms vēl. Mēs apaļojamies. Es vismaz es nezinu. Klausies, teicis jau kādu laiku nav vairs nekādās BS Rīgā, bet viņš 3. ģimnāzijā un RTU un strādā. Tu esi Facebookā? Es esmu Facebookā. Reti. Es visu laiku staigāju, meklēju, es atradu, tur ir Dina Bērtāna arī ir Facebookā. Kā visi vecie cilvēki. Un tā kā, lai cik es gadus... Un es arī nevarēju saprast... Bet es arī esmu tā kā visi. Nē. Un es lasu, jo es nevaru atrast, jo tomēr arī tā Rūjiena, sporta skolotāja, treneri, bet tagad strādā uzņēmumā Ome reiz 4. Tā tur rakstīts. Jā. Un es pajautāju, veci cilvēki, citiem veciem cilvēkiem drīkst pajautāt, es prasīju, Dina, kāds ir tas ideālais cipariņš aiz reizināšanas zīmes? Viņa teica, nē, visi labi, visi. Bet 6 tas būtu wow! Es nezinu, tad ar Dāvi jārunā. Labi, tad jāgaida vasarā ar Dāvi. Mums pagaidām ir labi. Vienkārši man nav vietas vairāk. Man tad, nezinu, vai jāpārbūvē māju. Man šobrīd viss, tad busiņš jāpārbūvē. Šobrīd viss ir ļoti labi un ļoti ērti. Labi, Omas uzņēmums, tad lai paciešās. Pagaidām, lai viņi šovasar tiek ar visiem 4 reizēm. Mainīgs vietas. Tad viņi pasaka pēc tam, vajag tos 6 vai nē. Ok, Dari, forši, ka atnāci. Prieks, ka parunājām. Vēlam izlasēji. Arī šajā ciklā, kurā īsti uzvaras nevajag parādīt, ka mēs to varam izdarīt jebkurās apstākļos. Pasveicināt Riki Rubio. Nodošu sveicienu. Lai locītavs turās savās vietās. Tieši tik sezonas, cik tu pats vēl gribi. Gandrīz jau jābeidz tāpat kā pirms 2 nedēļām cilvēki, Spāniju jūs neatnāksiet pastīties, bet nāciet uz Latvijas izlases spēlēm skatīties, jo... Slēdziet iekšā visādas iekārtas skatieties. Es neesmu pārliecināts, ka tur biļetes vēl baigi daudz ir palikuši. Tur daži simti bija, man liekas, pirms pāris dienām, bet vismaz ar to jums problēmas nav, vai ne? Tas ir ļoti labi. Vairs nav jārunā par to, cik nopirks biļetes, bet cik ātri izpārdos arēnu. Tas tā ir patīkamā problēma. Līdz ar to mēs koriģējam savu noslēgumu tekstu. Ja neesat dabūjuši biļetes, paši vainīgi slēdziet televizoru. Un slēdziet arī visus aparātus pēc nedēļas, kad mēs ar nākamo bufetes epizodu būsim gaisā. Bet šo mēs tagad beidzam. Paldies visiem! Paldies jums! Tiekamies! Vai tu zini to sajūtu? Tā ir uzvara. Un uzvara sākas ar drosmi. Ienāc BetSafe un sajūti uzvaras garšu.